Drošības instrukcija darbam ar lentzāģi. Darba galda sagatavošana darbam. Pedagogs apskata iekārtu un pārbauda darba virsmas apgaismojumu, elektroierīces iezemējumu. Pirms darba uzsākšanas uzģērbjam piemērotu priekšautu. Un uzliekam aizsargbrilles, jo tās aizsargā no skaidu iekļūšanas acīs. Sakārtojam garus matus ar matu gumiju. Sakārtojam darba vietu, noņemot visus nepiederošos priekšmetus. Pedagogs kopā ar audzēkni pārbauda, vai lentzāģis nekustas un nevibrē. Vai asmens aizsargs ir noregulēts 4 līdz 6 cm attālumā no objekta, ko zāģēs. Vai lentzāģa asmens attiecīgi nospriegots. Pārbauda ieslēgšanas un izslēgšanas pogas darbību. Zaļā ieslēgšanas poga. Sarkanā izslēgšanas poga. Audzēknis pirms darba sagatavo detaļu zāģēšanai. Noregulē nepieciešamo zāģēšanas attālumu un nostiprina lineālu. Audzēknis sākot darbu, ieslēdz darba galdu. Uzmanīgi virza zāģējumu materiālu asmenim, uzmanot pirkstus un rokas, lai tās nenonāk par tuvu zāģa asmenim. Audzēknis zāģējamo materiālu virza tuvāk asmenim ar bīdītāju. Sasniedzamais rezultāts – nozāģēts saplākšņa līstītes atbilstošā izmērā. Darbu beidzot, audzēknis sakārto darba vietu, un atstāja to tikai ar pedagoga atļauju.